Sveiki! Šodien parunāsim par ko patiešām interesantu. Vai varat iedomāties, ka viena vienīga viela ir pamatā, gandrīz visam mūsu ķermenī, no tā, kā domājam, līdz tam, kā atjaunojas mūsu šūnas? Jā, runa ir par lecitīnu. Avotos to dēvē par vienu no dzīvības pamatelementiem. Izpētīsim, ko tas īsti nozīmē un ko par to saka. Nu ko, apskatīsimies, par ko šodien runāsim. Vispirms, protams, pats pamats, kas vispār ir lecitīns. Tad ienirsim dziļāk, kāda ir tā loma mūsu, vadības centrā, smadzenēs un nervu sistēmā. Pēc tam pievērsīsimies ķermeņa dzinējam, sirdī un aknām. Uzzināsim, kā lecitīns varētu palīdzēt aizsargāties un atjaunoties. Un beigās, tas lielais jautājums, vai tas tiešām ir tik universāls palīgs, kā tiek apgalvots? Tātad, sāksim ar pašu sākumu. Lai vispār saprastu, kā lecitīns varētu ietekmēt tik daudz ko, ir jātiek skaidrībā, kas tas īsti ir pēc savas būtības. Un, lūk, te avots mums sniedz ļoti skaidru un, manuprāt, labu salīdzinājumu. Lecitīns esot kā tāds fundamentāls celtniecības materiāls visam organismam. Iedomājieties, ka katra mūsu ķermeņa šūna ir kā maza mājiņa. Tad lecitīns tie ir tie ķieģeļi, no kuriem ir būvēts tās sienas. Un svarīgi ir tas, ka tas ir vajadzīgs ne tikai, lai uzbūvētu jaunas šūnas, bet arī, lai pastāvīgi remontētu vecās. Labi, ja reiz lecitīns ir tas celtniecības materiāls, tad loģiski ir papētīt, cik svarīgs tas ir mūsu organisma, galvenajai ēkai, mūsu vadības centram, tātad smadzenēm un nervu sistēmai. Un te parādās skaitlis, kas liek aizdomāties. Paskatieties, 66%. Avots apgalvo, ka veselas 2/3 no tiem aizsargaudiem, kas apņem mūsu smadzeļus un nervus, sastāv tieši no lecitīna. Būtībā tas ir kā galvenais izolācijas materiāls visiem mūsu ķermeņa elektriskajiem vadiem. Bet kā tieši tas strādā? Avots izceļ divus, galvenos spēlētājus lecitīnas sastāvā – holīnu un inozitolu. Varētu tos iedomāties kā tādus divus speciālistus vienā komandā. Holīns ir, inženieris, atbild par intelektu, atmiņu, radošumu. Un inozitols tas ir vairāk kā psihologs, kas palīdz ar garastāvokli, uzvedību, palīdz mazināt stresu. Tātad divi komponenti, kas strādā kopā, katrs savā jomā. Labi, no vadības centra virzamies tālāk uz organisma dzinēju. Apskatīsim, ko avots saka par lecitīna ietekmi uz diviem absolūti vitāliem orgāniem – sirdi un aknām. Kas attiecas uz sirdi un asinsvadiem, te avots izceļ vairākas lietas. Pirmkārt, tas ir kā darbojas kā tāds tīrītājs, palīdzot samazināt holesterīna līmeni. Otrkārt, tas varētu uzlabot pašu asins plūsmu. Un trešais punkts, tas varot iedarboties uz pašu sirds ritmu, to nedaudz nomierinot. Kopumā tas tiek pasniegts kā tāds visaptverošs atbalsts visai asinsrites sistēmai. Un kā ir ar aknām? Tas ir mūsu organisma galvenais filtrs, vai ne? Te avots piedāvā tādu kā 4 soļu atbalsta mehānismu. Pirmais solis – lecitīns palīdz sašķelt taukus. Otrais – tas palīdz šiem taukiem ātrāk tikt no aknām ārā. Trešais solis ir aizsardzība, tas darbojas kā vairogs pret dažādiem toksīniem. Un visbeidzot ceturtais – tas it kā pātrina pašu aknu šūnu atjaunošanos. Tātad, ja lecitīns palīdz uzturēt un remontēt organismus, tad nākamais jautājums ir visai loģisks. Kā tas palīdz organismam sevi, aizsargāt? Ielūkosimies organisma aizsardzības sistēmā. Šajā jomā lecitīns tiek parādīts kā tāds imūnsistēmas ģenerāls. Saskaņā ar avotu tas ne tikai atjauno mūsu karavīru, limfocītu un makrofāgu kaujas spējas, bet arī veicina ieroču, proti antivielu ražošanu. Gala rezultātā tam visam vajadzētu stiprināt organisma kopējo aizsardzības līniju pret dažādiem iebrucējiem. Un izrādās, aizsardzība nav tikai pret vīrusiem vai baktērijām. Lecitīnam tiek piedēvēta arī antioksidanta loma. Tas ir kā tāds personīgais miesasargs mūsu šūnām, kas aizsargā tās no brīvajiem radikāļiem, tiem neredzamajiem agresoriem, kas veicina novecošanos. Līdz šim mēs esam aplūkojuši diezgan konkrētas organisma sistēmas, bet tagad mēs nonākam pie tiem visplašākajiem apgalvojumiem. Vai lecitīns tiešām varētu būt tik universāls palīgs gandrīz jebkurā dzīves jomā? Paskatīsimies, ko saka avots. Un šis saraksts ir patiešām iespaidīgs, tas aptver teju visu dzīves ciklu. Tiek apgalvots, ka lecitīns ir svarīgs gan reproduktīvajai funkcijai, gan bērna attīstībai jau mātes miesās, it kā ieliekot pamatus nākotnes intelektam.
un tas turpinās arī vēlāk, palīdzot stiprināt atmiņu tiem, kuriem, piemēram, mācības sagādā grūtības. Būtībā tas tiek pozicionēts kā atbalsts no paša sākuma. Un ja būtu jāatrod viens teikums, kas apkopo visu šo avota vēstījumu, tad lūk, tas būtu šis. Lecitīns tiek nosaukts par vienu no visuniversālākajām piedevām. Tas, protams, ir ļoti spēcīgs apgalvojums, kas norāda uz tā it kā milzīgo nozīmi praktiski visos organisma procesos. Bet pirms mēs beidzam, ir viena ļoti būtiska lieta, kas jāņem vērā. Pats avots sniedz šo atrunu un ir svarīgi tajā ieklausīties. Tas ir atgādinājums, ka, lai arī cik daudz sološi būtu šie apgalvojumi, uztura bagātinātāji nav brīnumlīdzeklis. Tie nekādā gadījumā neaizstāja pilnvērtīgu, sabalansētu uzturu, un tie nav domāti slimību ārstēšanai. Tas ir tāds svarīgs līdzsvara punkts visā šajā stāstā. Tātad, mēs esam izceļojuši cauri visam, no vienas šūnas membrānas līdz pat svadeļu darbībai un imūnsistēmai, aplūkojot visus šos apgalvojumus par lecitīnu. Un tas viss mūs noved pie viena liela centrālā jautājuma. Vai viena viela patiešām var būt tik universāls organisma būvmateriāls, kā to apraksta šis avots? Lūk, tas ir jautājums, par ko ir vērts padomāt. Paldies par uzmanību!